Taču sākam ar politiku tepat Latvijā, un tad man jāsaka, ka šobrīd ir aktuāls politikā divas lietas, un abas no tām būs ar tālējošām sekām. Viena pavisam droši, es šeit domāju sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem un nākamā gada budžeta veidošanu. Tā otra lieta vairāk ir saistīta ar visai ērkšķaino, visai sarežģīto Zatlera reformu partijas taustīšanos un sevis meklēšanu, savas vietas meklēšanu Latvijas politiskās dzīves skatuves. Beidzamās dienas mums atnes ziņu, ka mums ir parādījies savs Julians Assange. Zatlera partijā ir parādījies, respektīvi tāds cilvēks, kas tagad kaut ko nopludina un pieejams viss ir internetā. Lūk, 21. gadsimta tehnoloģija tā otra griezīgā puse, nevienmēr informācijas iegūšana varbūt arī pret kādu tā var tikt vērsta. Tur viņi paši visticamāk varbūt arī tiks galā. Taču varbūt, ka Zatlera partijas nedienas ir saistīts ar to, ka šī partija tik ārkārtīgā ātrumā tika radīta. 2 mēneši, varbūt tur vēl dažas dienas vairāk, un ieguva Saeimā vēlēšanās 2. vietu, un manuprāt, tas ir Ginesa rekorda cienīgs rezultāts. Taču, ja jūs domājat, ka partiju veidošanas bums tāpēc ir beidzies, vērojot, cik tas smagi un sarežģīti iet Zatlera kungam un viņa komandai, tad varbūt jūs pilnīgi maldaties. Pavisam drīz, salīdzinoši drīz ir pašvaldību vēlēšanas, un tad sāk tapt dažādi reģionāli projekti. Vai tam būs kāds tālajošāks seks pēc 3 gadiem uz Saeimas vēlēšanām? Grūti spriest, taču darētu jau tam pasakot sākt līdz jau tagad. Mēs to esam sākuši darīt, par to tagad sižets un pēc tam sarunu studijā. Vēls rudens, gada tumšākais laiks, dienas jau sarukuši gluži īsas, sniega vēl nav, vakar ir melni un gari, pāri pļavām un laukiem klājas vēsi miglas vāli. Šis ir veļu laiks. Kādreiz ticis turēts par visu svētāko laiku, tad ir ļaudis netaisījuši nekāda trokšņa, visi gājuši dievbijīgi pie darba, labos gariņus pieminēdami. Vienkāršāk sakot, šis ir pārdomu laiks, kuram latvieši jau sen piedēvējuši zinām misticismu un maģiskas darbības. Tā ir savu veidu emocionāla saite starp šodienu un mūžību. Tāpēc ir pat zināms simbolisms tajā, kāpēc visi spriežot tieši veļu laikā pa skuju tāku uz aizsaulu dosies Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš. Vēl jau laikam jāsaka it kā, jo kongress vēl nav bijis, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šī partija Ziemassvētku mandarīnu smaržu nesajūtīs. Kāpēc mums būt par partiju, ap kuru vienmēr kāds grib slaucīt kājas? Vienmēr teikt, ka tie ir pie kaut kā vainīgi. LPPLC pēc visām tām apvienošanām ar visām par labu Latvijām un visādām arī citādām aktivitātēm īstenībā diezgan daudz savu atbalstītāju noņēma nost. Un tas pēdējais rezultāts Saeimas vēlēšanās bija tāds, kurš pēc būtības ir slikta atzīme. Un, ja mēs skatāmies arī uz priekšu, tad mēģināt patreiz šo atzīmi labot, manā izpratnē tomēr ir, man liekas, par vēlu. Skaidrs, ka uz 11. Saeimu tā dēvētā Šlesera partija startēja tikai spīta dēļ. Reti kurš partijas biedrs ticēja, ka organizācijas benzīna bākā vēl ir kāda pilīta degvielas. Notiekošais vairāk atgādināja tikai inerces vadītu kustību. Ja godīgi, tas bija mazliet negaidīti, jo sabiedrība jau tā kā bija pieradusi, ka Šlesera aktivitāte, zinām nekaunību un cīņas par savienojumā ar labu reklāmu spēja pacelt gaisā pat dzelžu čupu. Šoreiz nekā, tukšas visas baterijas, skaļais vilpiens pāriet vargā nopūtā. Partijas vadītāji sakāv atzīst un ļauj komandai iet pašiem savu laimi meklēt. Tā kā nākamās ir pašvaldību vēlēšanas, es domāju, ka visdrīzāk 1. decembrī notiks tas, ka mēs varētu lemt par partijas likvidēšanu, un principā katrs no biedriem varēs pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie cilvēki daudzi pieņems lēmumu palikt politikā un noteikti arī izveidot kādu no reģionālajām partijām. Jā, bet kas tad notiks ar naudu? Nākamgad, kad partijas sāk saņemt valsts finansiālo atbalstu, savs latiņš bija paredzēts arī Latvijas pirmajai partijai Latvijas ceļam. Mēs aicināsim valdošo koalīciju šo naudu, kuru pēc likuma paredzēts piešķirt LPPLC, novirzīt Latvijas bērnu namiem. Nevis vienkārši kaut kur notralināt un apēst ierēdniecības vajadzībām, bet novirzīt Latvijas bērnu namiem. Tas būs mūsu lūgums. Būs jau arī tādi, kas politikai tagad pieliks punktu pavisam, taču tie, kas vēl malā iet negrib, protams, meklēs rezerves aerodromus. Kaut vai Rīgā, valdošā koalīcijā domē ir 12 LPPLC cilvēki, kas pavisam droši negribēs doties mājās. Tāpēc nav brīnums, ka arvien skaļāk un skaļāk sāk runāt par jaunas reģionālas Rīgas partijas veidošanu. Ja tiks izveidota kāda lokāla partija Jūrmalā, tā ir Jūrmalas partija. Ja tiks izveidota Rīgas partija, tad tā ir visas Latvijas partija.
jo ir jāapzinās, ka Rīga nav viena no pašvaldībām. Tā ir valsts valstī. Ja Rīga ies labi arī visai Latvijai. Rīga vispār ir vecāka par Latviju. Ja? Rīga ir 800 gadi, un Rīga savā laikā ir kalusi savu naudu, bet Rīga nekad nav iesaistījusies politikā, jo vienmēr Rīgā ir bijis esošo Saeimas partiju tāds mini sacensības, kurās attiecīgi mērījās, kurš tad var vairāk atbalstīt tā iegūtu. Starp citu, tas var būt interesanti, jo Rīgā patiešām šādā līmenī politika vēl nav taisīta. Ideja par šādu risinājumu pieder Andrejam Amerikam, kurš to ne īsti apliecina, ne īsti noliedz, tikai saka, ka dombiedru un interesanti esot daudz jau tagad. Uzvārdus gan nenosauc. Es varu saukt uzvārdus, bet es domāju, ka tas būtu par agru pirms ir kongress noticis. Un, es noteikti nebūšu viens, jo Amerikam šo partiju nevajag. Es gribu uzreiz pateikt, tā nebūs Amerika partija. Ja mēs taisam, tad tā ir pilsētas, tā ir Rīgas pilsētas partija, vai viņi tā sauksies, par to mēs varam diskutēt. Bet tas ir nākošā gada, pirmā pusgada jautājums, kurā tad būtu šī izšķiršanās jāpanāk. No vienas puses šāda partija tomēr atrodas vismaz vienu līgu zemāk nekā lielie, kas darbojas Saeimā. Bet no otras puses darētu atcerēties, ka Rīga ir viens Saeimas vēlēšana apgabals un, ja kas, vislielākais. Tāpēc kā placdarms nākotnē var kalpot itin labi. Pēc 3 gadiem būs jaunas vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, un tad, ja viņiem būs labi veicies, tad sabiedrība noteikti dāvās viņiem arī jaunus mandātus. Bet, ja viņi būs izgāzušies, tad noteikti būs iespēja veidot kaut ko jaunu, lielu, ar pietiekoši lielu pārstāvniecību no reģioniem. Man šodien pašam tādu mērķu nav. Bet es neizslēdzu, ka ir cilvēki, kuriem šī latiņa ir daudz augstāka un kuri grib varbūt nākotnē ar savu pienesumu startēt arī augstākā līgā. Ja? Tādā gadījumā skaidrs, ka tādai, kā saka, lokāla līmeņa partijai jāslēdz vai līgumu, vai jāapvienojas šādām partijām, lai viņas iegūtu zinām pārstāvniecību visā Latvijā. Redzēsim, kas mūs sagaidīs pirms nākamās Saeimas, taču ideja par reģionālo partiju apvienību nevajadzētu uzreiz nomētāt ar cepurēm. Tur ir savs kaujas potenciāls, turklāt diezgan liels. Nav taču grūti saprast, ka, piemēram, Latgales vēlētājs tīri labprāt balsot par sev zināmiem cilvēkiem, kamēr kurzemniekiem tik piedāvāti viņu novadnieki. Vidzemes partija jau ir, un vai tad tāpat vien, piemēram, Daugavpilī šajā rudenī top veselas 3 lokālās partijas? Jautājums pašlaik ir cits, vai iespējamā Rīgas partija ir tā tālvadības torpēda, kas tam kalpos kā nenogremdējama Aināra Šlesera nākotnes arsenāls. Šlesers šajā partijā nebūs. Mēs esam par to vienojušies, un es domāju, ka Aināram patreiz ir posms, kurā viņam ir jāpamaina nodarbošanās, bet tā ir viņa izvēle. Ja būs brīdis, kad sabiedrība būs neapmierināta, tad, protams, nekad nesaka nekad, bet vismaz tuvākajā laikā viennozīmīgi es varu pateikt to, ka es no politikas aizēju.